pienu ēdu, pienu dzēru, pienā muti nomazgāju. 30. augustā Jelgavā norisinājās 23. Latvijas novadu siera diena. Siera svētkus ar Zemkopības ministrijas, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes kultūra un piena pārstrādes uzņēmumu atbalstu organizēja biedrība Siera klubs. Šogad svētku ģenerālsponsors bija piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības Traupe. Šis pasākums ir īpašs ar to, ka piedalās visu 4 novadu Vidzemes, Zemgales, Kurzemes, Latgales kulinārie mantojumi. Un šie kulinārie mantojumi, kas te ir, visi ir Eiropas reģionālā kulinārā mantojuma tīkla biedri. Kulināros mantojumus mēs sen zinām, gadus 14 sadarbojamies, bet arī taču ir kulinārā mantojuma sieri. Ir Smiltenes Latvijas siers vairāk nekā 70 gadi. Protams, Jāņu siers, Jaunpils kūpinātie sieri un tad Lazdones baltais biespiena siers. Pirmais siers Baltijā, skāpiena siers. Kulinārā mantojuma koncepcijā iedaras gan mazo saimniecību ražojumu, gan lielo ražotāju produkcija. Kopumā tie ir produkti, kuri zinām un garšo paaudzēs. Tas produkts nerodās vienā dienā, viņi rodās, es pat teiktu, kad ilgtermiņā, un tā ir tā vērtība, kas mums jāsaglabā ne tikai mūsu pienotavai, bet, domāju, visām pienotavām, kas strādā ar tiem produktiem un dažādās produktu grupās. Latvijas siers 70 gadus jau ir populārs Latvijā, bet bez Latvijas siera Smiltenes piens lepojas ar saviem dišciltīgiem sieriem, kas ir granisters, Smiltenes siers, kas gatavots pēc komtē receptūras. Tāpat arī mums ir izcils māsdāmērs, ko visi iemīļojuši. Un, protams, arī klasiskie stieri, un tiešām pateicamies, ka mēs katru gadu esam aicināti piedalīties šajos svētkos un priecājamies to darīt. Un visiem gribētu novēlēt, baudiet sieru, jo sierā ir spēks. Pirkstus alu mērcēdam, aidalasā, pirkstus alu mērcēdam. Arī citi produkti, straupes, sviests ar kaņepēm. Visas paniņas, visi biespieni, visi sviesti, tie ir kulinārā mantojuma produkti. Un patiesībā šie produkti ir pamats citiem produktiem, kas mums ir ar tādiem, slaveniem zīmoliem. Bet man liekas, ka Latvijā visslavenākais zīmols, tas ir kulinārais mantojums. Tādēļ katru dienu dzersim pienu vīnu, bet kāds... Svētku laikā apmeklētājiem bija iespēja izzināt 5 unikālas kulinārā mantojuma novadu sētas, kurās darbojās gan saimnieces, gan profesionālo mācību iestāžu pavāri un jaunie speciālisti, vienkopus radot gan neatkārtojumu atmosfēru, gan īstu garšas baudījumu. Mēs pārstāvam Zemgales kulinārā mantojuma centru jau kopš 17. gada. Un tā ļoti lieliska pieredze arī pašiem jauniešiem apzināt mūsu vēsturiskās receptes un goda saimnieces, uzzināt, kādas ir viņu stāsti par to, kā tradīcijas kopt, bet arī mēs orientējamies ne tikai uz tradīciju kopšanu, bet arī kā seno padarīt mūsdienīgu un modernu kopā ar sadarbībā arī ar profesionāļiem un pavāru klubu un jauno pavāru klubu ar mūsu Michelin zvaigznes šefpavāriem, jo arī, kā viņi akcentē, ir ļoti svarīgi saglabāt vēsturisko, bet ir jāmāk arī to piedāvāt arī mūsdienīgā noformējumā, mūsdienīgās garšās, bet ar to stāstu, ar to nozīmi, kāpēc tas ir tik būtisks arī mūsu kultūrai un mūsu tautai kopumā. Ir ļoti interesanti, ka tas tiek parādīts, tiek mācīts arī, jo arī skolu mācību programmā 3. kursa pavāriem ir latviešu nacionālā virtuve mūsdienās. Tas nozīmē, ka tur jau arī mēs iemācām daudz interesantas lietas. Jo, ja nebūtu pagadnes, nebūtu arī nākotnes. Latvieši īstenībā ir bagāti ne ar naftu, bet ar tradīcijām, ar vēsturi, ar kultūru, tas, kas mums ir, un mēs viņu saglabājam. Un tā ir ļoti liela vērtība, ko mēs, manuprāt, pat dažbrīd nenovērtējam paši. Šajā pasākumā ļoti daudz ir ģimenes ar bērniem, un tad, kad notiek šī degustācija, vienkārši pilnīgi asiras acīs sabirst, jo īstenībā tie bērni arī viņi tā, zini, baigi forši garšo, es arī gribu tādu, lai tu man uztaisi, Svētki vienkārši ir fantastiski, un siers mums ir izsenas produkts jau pirms mūsu ēras radīts, un katru gadu nāk jaunas garšas, un vislielākais prieks ir par tiem garšas baudītājiem, kas ir šeit, un, protams, ka mēs virzīsim un celsim tos
vecās tradīcijas vairāk galdā, jo zinot vēsturi, veidojam tagadni, un tā mēs varam veidot labāk nākotni. Latvijā audzētie un ražotie pārtikas produkti katrs ir ar savu stāstu, garšu un pievienoto vērtību. Tie apliecina Latvijas zemes dāsnumu, cilvēku gudrību un prasmes, kas tiek mantotas, izzinātas, baudītas un nodotas no paaudzes paaudzē.